Šodien pārstāvu Latvijas brīvprātīgo uzņēmēju biedrību apvienību. Esmu tās valdes priekšsēdētājs. Apvienībā ietilpst vēl 20 brīvprātīgo uzņēmēju biedrības, kuras agrāk nodarbojas un patreiz arī turpina nodarboties ar ugunsdrošības profilaktiskiem pakalpojumiem. Un tā kā tuvojās apkures sezona, ir ļoti aktuāls moments tāds, ka apkures ierīču un dūmadu tīrīšana, apsekošana un to savēršana kārtībā. Brīvprātīgo uzņēmēju biedrības nodarbojas ne tikai ar apkures ierīču tīrīšanu un to remontu, bet tāpat veicam arī zibens aizsardzības ierīču uzstādīšanu, to remontu, elektropretestības mērījumus, ugunsdrošā krāsojumu, darbus kā koka konstrukcijām, tā arī metāla konstrukcijām, kā arī apkalpojam ugunsdzēsības inventāru, tas ir šļūtenes, spiedienu pārbaudas, tajās stendu pārbaudas un nokomplektēšana, kā arī ugunsdzēsuma aparātu pārbaudu un pārpildīšana, kā arī sagādi, ja ir nepieciešami. Blakus visam tam nodarbojamies arī savu iespēju robežās, arī tādu sabiedrisku vairāk darbu, tas ir apmācām gan bērnu dārzu, gan skolu, audzekņus, ugunsdrošības noteikumu prasībām un arī darba vietās, kas saka, iestāžu un firmu strādājošos, ugunsdrošības minimumā. Mūsu pārziņā ir nedaudz arī brīvprātīgo uzņēmēju komandas, kas pastāv patreiz pie pašvaldībām. Mēs vairāk varbūt kā apvienība un biedrības piedalāmies tādā jautājumā, ka reālā sagatavošanā to ugunsdzēsēju un viņu vadītāju apmācībā. Un palīdzam viņiem ar inventāru sagādi. Savu iespēju robežās arī. Brīvprātīgi ugunsdzēsēji nav tikai ugunsdrošības pakalpojumu veicēji, viņi arī padomdevēji. Tā kā droši zvaniet, nāciet, palīdzēsim jums ar padomu, ar ieteikumiem, un par to mēs naudu arī neprasām.